Braucam. Es domāju, ka tur visi ceļi ved uz... salikts tā kā aitām, lai saprast uzreiz. Man saka, ka tur tālu būs jāiet. Izskatījās, ka tas Atrodās. Reku 79. 80. stāvā. Tapojam. Cik? Es teicu 10 minūtes. Nu, viss mums tagad vedīs jau. Augšu. Turies. Būs šausmīgākais ātrums. Paskaties. Jā. Man vienreiz jau ausis aizskat ciet. Otrais ausis aizskat ciet. Trešo reizi aizskat ausis ciet. Jums arī krita ausis ciet. Šitien te laikam var iziet ārā. Man ir ausis ciet. Končiņu vajadzēja iedot, right? Jā. Tev nav ausis ciet? Ja reku, mēs tagad esam iznākuši. Paskatieties pilsēta. Kā izskatās? Jūs redzat? Rekā viss tā. Šūpojās, jau mēs šūpojamies. Nu ko, oh my god, visa pilsēta zem kājām. Mēs esam tagad tik augstu, paskatiet. Es paiešu apkārt, parādīšu. Es pastaigāšu, kā te vispār izskatās. Jā. Jūs ticiet vai neticiet, bet tāds sajūta, ka viss te šūpojās. Wow. Tas ir Origo, jā, mēs esam Origo. Šausmas, cik tālu var redzēt visu. Es vēl paiešu apkārt. Paskatieties, redziet, man likās visu laiku šausmīgi augsts, tas tur tornis, tie dviņu torņi, kur ir augšā vēl baseins, redziet? Bet tagad izskatās, mēs uz viņu skatāmies no augšas. Cik metri? Nu, saka, ka šitais tornis ir 830 metri laikam, vai cik viņš ir augsts. Bet mēs jau vēl neesam pašā augšā, jo redziet, kā vēl izskatās. Mēs esam tā kā ārā, šeit ir stikla siena, bet reku tur vēl augstāk var Jo viņi ārā, jā. Jā. Cik tur vēl ir kādi, kā vēl augstāk. Tagad tu redzi, kas mirgo. Jā. Ledi. Tie LED lampiņas, kas mirgo. Viņas var rekos saprast no šitās puses labāk. Tūlītās es pagriezīšu. Parādīšu. Visa ēka kā LED lentām, redziet, notītas. Tas ir LED lentas. Jā. Un viņas ir te tūkstošiem tās lentas, un viņas rada video sajūtu. Tāpatās kā kaut kāds OLED lediem, bet vienkārši pa gabalu skatoties izskatās tā kā teļuks. Tagad es sapratu, kā ir. Bet kā to visu saprogrammēt, kad...
Tie, kas varbūt tās skatās, es to tās parādīšu, kā izskatās pilsēta. Uz krūs šitiem te laikam. Cilvēki nospeķojuši to stiklu ir. Jā, nu, iespaidīgi, es teikšu, šitais te viss. Es paprasīšu, lai sieva uztais kaut kādu bildi. Tūlītās šitā. Dove sai Chiara? Devi stare accampata. Nu jā, sajūta ir tāda, tāpatās, kad ar helikopteru mēs visu Lasvegasas, tad šitā pat aptuveni mēs mājas redzējam. Šitāda pat arī sajūta bija, kad tu lido ar helikopteri. Jo helikopters lidoja kaut kur pat debeskrāpja augstumā, viņš ne pārāk augstu tur Lasvegasā lidoja un bija baigi iespaidīgi. Un pagaidi, tūlītās būs šovs. Starp citu, jūs redzēsiet tūlītās trūkotku šovu no augšas. Pagaidām, cik tur minūtes. Viņš sākās pēc 10 minūtēm būs šovs, un viņi varēs redzēt tieši 11. To mēs uzbildēsim arī no šejienes. Pašārojam laju, tikmēr patapojam. Piešārojam. Jā, paldies visiem, kas šāro. Malači, jā. Ja gadījumā kāds vēl nav piesakojis, tad lūdzu piesakojam arī. Tur ir mazāk tā kā nospaķots. Redz, tā ir vienkārši siena tāda, nav tā, ka mēs būtu kaut kādā būrī. Šeit pūš vējš. Nu, ja nebūtu siena, tad te būtu tāda vētra, kad mēs nemaz nedzirdētu, ko es runāju. Pateicoties tiem stikla sienai, nav tā vēja tik liela. Jā, arī patīk. Kāpēc nebrauc augstāk? Nedrīkst, jā? Jā. Un ar dronu arī te nedrīkstot lidot. Es zināju, ka ir 25 000 eiro sots, ja ar dronu lidinās. Jā. Tieši tā, jābūt paklausīgiem. Eku latvieši? Jā, aiziet pasveicini. Jā, tas puisis. Apag mēs varam uztaisīt kopā bildes. Iedodam telefonu un pajautājam, lai... Aptuveni pulksteni būs. 56, jā, pēc 4 minūtēm būs paskaties, kā tev bildīte. Tūlītās pēc 3 minūtēm. Tagad, redziet? Var, ir. Tā. Es tieši piezūmošu. Mamma, fai il video? Ci vedo. Aspetta, lei si fa una persona. Oi. Excuse me. Nevar nogādāt. Nekā.
diezgan augstu, viņi tur šauja augšā to. Bet jebkuras mājas, te skatoties no augšas, kas tik krāšņi. Visa pilsēta vienkārši tāda. Rekur, tas jau viss tas dīķis. Jā. Tik iespaidīgi. Un es tu skaties uz kaut kādu debeskrāpi, un tam ir kaut kāda tur 80 stāvu vai 90, kaut kāda tā kā 2 vai 3 saules akmeņi augstumā. Tev viņi izskatās kā kādi maziņi pundurīši. Tāds tā kā saules akmens vai zētovers te vispār te Šitas būtu ir speciālās parastais. augstumā, lai es nu gan redzu. Jā, es domāju, ka speciāli tas ir tā salikts. Tā, un uz to pusi ir tā kā... Pirms ugunsgrēkiem bija nepieciešams. Bet vēl prātam neaptverams. Tas sanāk, kad vēl uz augšu ir 50 stāvi, ne 50, gluži nav 30. Tā kā vēl zētovers augstums vēl uz augšu ir. Bet, cik es sapratu, pēc 10:00 vairs nevar tur augstāk uzbraukt. Bet ietēloties, ka vēl mēs neesam pašā augšā, ka vēl zētovers augstums vēl viens ir uz augšu. Jo 160 stāvā mēs atrodamies Vakaras 120. ir pareizā izvēle. Jā, vakarā, protams, Mēs Eifelī arī bijām, man liekas. Vakarā, jā. Nebija rinda un viss muki. Eifeļtornī, jā, bet no Eifeļtornis pat nav Nē, pulkstenis. vienkārši tas, kad tas naktī ir. Jā, šitam ir laikam augstums 800, cik tur 30 metri, Eifeļtornis laikam bija ap 300 Bet tur arī metriem. izskatījās tā kā no lidmašīnas. Nu, protams. Vienīgais te jau jauc prātu tie debeskrāpi. Jā, redzi, kā ir Tāpat tās... Ņujorkā ar tā bija. Jā, jo Ņujorkā redz, ka tu arī tajā Empire State Buildingā vai Rockefellerī, kad esi augšā, tu redzi blakus arī debeskrāpjus, un tu nesaproti, kāpēc viņš nav, neizceļās baigi. Viņš, protams, izceļās, bet ne tik Te ir traki. gan debeskrāpi, Gan parasti. Jāskatās uz mašīnītēm. Redzi mašīnas pa ielu. Redziet mašīnas, kur pa ielu brauc. Viņas redz, kā kustās. Tās ir ritīgi maziņas. Skudriņas. Tā kā mazi punktiņi. Tur pa šosei brauc. Es pamēģināšu piezūmot kādu mašīnu. Uz ielas. Redziet, tagad, kad es piezūmoju, tās ir mašīnas. Tā viņas vispār nav redzamas. Aizbraucat. Uģis, paldies, ka pašāroji. Rāči, paldies par dāvaniņām. Paldies. Satiksmes negadījums. Dāvaniņām. Iespaidīgi, vai ne? Bija vērts tomēr uznākt augšā. Kā pēc Google virzienu varētu būt tās. Jā, tu gribi rāmi ieraudzīt. Jā, no augšu viņam taču būtu jāspīd naktī. Kura virzienš? Ietelos, šits agrāk viss bija pilnīgs tuksnesis. Šitā te apbūvēt tuksnesi. Kaut kas prātam neaptverams. Zaudēja kontroli. Un tās cik tur sanāk joslas katrā virzienā. Cik stāvi, tik futūriski viss. Jūs paskatāties, piemēram, es parādīšu to tiltu. Es uz Slāvu apli, uz mūsu dienvida tiltu. Paskatāties. Un tas ir dienvida tilts.
jūs sakat par tiltu? Cik tur ir līmeņos, cik tur uz visām pusēm joslas? Šitā ir Dubaja. Uz Abu Dabi mēs rītā braucam. Rītā mēs būsim Abu Dabi jau no paša rīta. Tā kā piesekojam, ja kāds nav piesakojis, mēs rādīsim arī to pilsētu. Tā kā būs arī Abu Dabi informācija, būs ļoti daudz video, visāds rādīšu. Tāpēc es gribu šitā te paņemt tiltu. Tu tiltu redzēji? Aiziet paskaties uz dienvidu tiltu. Tu vienkārši tur tajā stūrī. Šito? Jā, tu paskaties, cik te ir joslas, cik te ir Zinām, mūsu tā lodziņu redzam šos tornīšus divus. tornīšus, jā, bet paša. Tur redz augšā basēns. Jā. Ietāvēs, tad tu peldies kaut kādā, es nezinu, kas tas varētu būt, 60. stāvā un lec iekšā basēnā. Bet ir daudz joslas, ne? Tur jā. Tur ir, es nezinu, tāds muģeklis, ja tad tas būtu vienkārši no koka jāizgrib. Uz maketes tāds tā kā... Teiks, ka dzīvot šitādās tas stāvā varētu aiziet ko? Nu nē, tikko Hot Wheel trase nenormālākā. Šito es nav lai īsti galvu atceros tādu. Kas te tālāk jādara? Cik metri? 860. Tu ir tam stūrīt. Jā, tie pašā stūrī. Pateica. Kā tur ir? Paši iet, savu galvu, to viņi tur iet. Kā viņi tur tik iekšā? Mēs... Tas nav durvis. Tas nav ar to saik? Nē, re, kur tas ir. Šeit tu vari... Mēs ejam tagad... Un kāpjam augstāk. Mēs kāpsim tagad vēl augstāk. Skatamies. Mēs būsim tulītās vēl augstāk. Reku, mēs kāpsim vēl augstāk. Kur meitiņa? Meitiņa palika Latvijā. Viņa uz skolu, ja tur jāmācās. Viņa nevar tā ceļot apkārt. Brīvlaikā varēs kaut kur paņemt līdzi viņu. Nav tā laime, bet bomžu tur gan jau nav. Trūcīgi cilvēki arī reiz zemē nav. Nu jā, nav. Mēs nevienu bomžu neesam redzējuši. Nevienu. Tur visi tādi. Kur tas ir? Mēs esam tagad vēl augstāk. Mēs esam rekur tagad. Mēs iepriekš tam tur bijām. Un tagad mēs esam vēl augstāk. Rītīgi augstāk mēs uzkāpam. Paskatāmies
no šejienes. O, jē, no šejienes vēl ir augstāks skats. Mēs uzkāpam vēl augstāk. Ko redziet? Jau no šejienes vajadzēja tos strūklakus skatīties. Šeit loks arī nav tik nospeķots, vai ne? Mēs uzkāpam vēl augstāk. Viņam labi var redzēt. Bet viss tik niecīgs, tik maziņš no augšas izskatās. Bet nu šits jau ir tā, ka kad ar lidmašīnu, ka kaut kur tu sēdies, tad šitā jau ir kaut kādu momentu, kad tu skaties. Īcevišķi, kad es zinu, kad Rīgas lidostē, kad mēs jau sēžamies, lidojam pāri, tad mēs jau šitā redzam visu tādos kvadrātiņos. Nu, tas vienīgais mājas nav tādas tik augstas. Ir, paskatāmies, jā, atrod sevi. Jā, ieliec savu kartiņu un paskaties. Reku. Un noteikti, ka tu ieliec naudiņu, tad paskatāmies, kā. Reku jānoskanē QR kociņš. Mēs to līdzās paskatīsimies, vai kā mēs izskatīsimies. Viņš noskanēs, tad tev viņš prasīs samaksāt noteikti, un tad tev izdrukās to. Bet tev nenostrādāja. Nenopīkstē. Man liekas, ka tev jāliek šitā te. Kāpēc mums nenostrādā? Gādas, paldies, ka piesakāt. Tur ir vēl viens tāds aparāts. Vai tad drīkst tā staigāt? Tā kā viss ir griņojas. Tas ir ilūzija. Tu reku pa labu roku, tu tāda tā kā kabīnīte. Tev ir nepalikts?
Biļeti mēs tagad mēģinam, jā. Ksenija, paldies, ka pašāroja laivu. Nezinu, ko viņš tur gribēja piedāvāt, kaut kādu virtuālu. Your ticket with you? What? It's not the ticket. It's a separate ticket. Ah, okay. Yeah. To be your own. Kā to otru? Maybe you know how this going to be. To go down to the ground. Sēnu. No šejienes. Tur pa vēlu pateikt. Šeit jau mums ir pusnakts. Jums jau laikam, cik jums ir pulkstens? Jā, protams. Uz riņķi var apēst? Jā. Nu, ko gribētu te kaut kur dzīvot? Nezini? Nē, pietrūktos reāli skatu pa logu, ne? Tad gribu reāli skatu. Nu jā, šis... Nu jā, tu skaties kaut kādas mākoņas, tu visu laiku redzi. Un, ja ir apmācies, tad tā arī dzīvo mākonī. Jā. Jā? Tā arī, tad vienkārši mākonī dzīvo. Šeit ir paēst notiek pa ekstra cenu. Kā es domāju, cik šitam, kas viss maksā? Tad tā šokolāde, piemēram, es Dubais, cik šeit maksā? Tev vajag aizbraukt uz Limbažiem. Es esmu bijis Limbažos. Man patika Limbažos. Paldies. Es nezinu. Paņēmu knaģinu dos. Mēs jau aizgājām kaut ko garām? Mēs jau laikam tagad tā kā atpakaļ uz liftu. Jā? Es tikai nezinu, kur tas liekas palikt. Veikalums cietot. Vairs nevaram neko nopirkt. Baigi neaugst tur. Tur pat redzām varbūt. A cik ilgi būtu jāiet 800 metri pa trepēm? Taču tu jau nokāptu. 800 metrus. Nu kā, nu reģiski 20 stāvus. 20 stāvus, nu kā, nu baigi nevis tur liekas. Vēlreiz 20 jau sāktu tā domātu. Vietā vairs nav 5 stāvi. Jā, kā būtu jāatpušās. Jā. Jā, īstenībā, bet augšā jātiek. Es zinu, kad jau uz 9 stāveni, kad tu uzkāp augšā, tu jau esi jau tāds aizvelsies. Ja tev jāuzskrien ar somu kaut... Vidējās tā dzīvoju, tur bija kādreiz. Tomēr 10 reizes nav viegli uz 12 stāveni uzkāpt. Jā. Nu, skatāmies. Aizskatās. Un ausis aizskat ciet. Rītīgs spiediens ausīs, vai ne? Jūti? Uz augšu bija pirmā. Jā. Ja tu netinējies muguras vispār tavs aizskat cietiem. Ekskursija beigusies. Es nedzirdu vairs neko. Kā tev ir ausīm? Atnāc? Vaļā? Es iziešu ārā pēc Tēta. pa vienam laikam. Jā.
Ausiņu forši ir tāds. Uz augšu bija kaut kā tā Jā, izzīme. uz augšu nav, bet lejā... Jā, tad viņš tā aizspiež. Jā, un tu tāds sliktāk dzirdi uzreiz. Iedomā arī padzerties ūdeni. Pilnīgi uzreiz cita dzirdēšana. Atnācu. Man tik labi nebija, ka tā. Es kā mēģināju kaut kādas iekals sameklēt. Es aizmirsu. Viņš varēja iegūt. Jā, tā kā es saku, ja jums lidmašīnā sēžot, arī krīt auss ciet, tad šeit ir tieši tāda pata sajūta. Bet kaut ko šitādu uzbūvēt, tas redzi, kā viņi ceļamkrānus lika virsū uz pašas ēkas, lai uzbūvētu, jo nav jau ceļamkrāns tik augsts. Nu jā. Jo padomājiet, lai jums... Paceļ uzliek pat tā. Nu jā, jo lai jūs varētu uzbūvēt 800 gandrīz vai kilometru augstumā, jau nebūs ceļamkrāns. Nu jā, visu laiku ir bijis ceļamkrāns šitādi augšā. Bet viņš nav baigi liels, vai ne? Kā viņš tāds tievs un stabils. Vot es arī domāju, viņš ir tik tievs. Ir kā pa soļiem, kā viņi būvē. Kā ceļam krāti. Kā viņi dabūja tur klučus pēc tam augšā. Kā viņi vispār te... Kā viņi dabūja materiālu tur augšā. Iekšā bija krabas lifti. Nē, varbūt tās trosa tomēr bija tik zema. Bet ja tālāk kaut kā trosa kilometrā nešupojās, vai tad... Ja tu kaut kāds tonīgus bluķus velc augšā, un rekur ir jau nākamais solis, kā izskatījās. Un visu laiku 3 ceļamkrāni no visām 3 pusēm. Un kā Bet vēju kaut kāds uztaisīts. Bet kā pēdējo ceļamkrānu nocēla lejā? Ok, es saprotu, ar tiem 3 ceļamkrāniem vienu Izjauca gan jau. izjauc, bet kā viņi nones lejā? Ko es saku, varbūt kravas lifts. Kaut kādi kravinieki noteikti. Bet tā patās no ceļamkrāns, viņš tā ir šausmīgi liels. Paskaties šitā te. Ko jau projām liek, kaut kas šūkojās? Tas ir. Zemestrīces te nav, ja? Pa daļām ar viņš novilka lejā. Zemestrīces nav šeit, jā. Un reku jau vienu jau nojauca, redzi? Palika tikai 2. Krāni? Jā, redzi, tajā vēl ir 3 krāni. Un šinī jau, redzi, šitiem te bija jau, ka tikai palikuši 2. Ar šinī bildē vēl ir 3. Redzi, 3 krāni šitien ir. Tur jau ir 2, un tur beigās... Tagad viņš tik ļoti, bet neizceļās. Izceļās. Tagad arī? Jā. Nav tik ļoti. Nav tā, ka tagad ir vairāk augstceltni. Nē, nu jā, varētu būt, ka tādi sabūvēti vairāk. Bet kā viņš Rīgā izceltos? Jo Z-Towers aptuveni šitādi izskatās. Tower nav valdes towers, freestanding structure. Viņš ir garākais augstākais. Tu tikko biji pasaules augstākajā tūkā. Jā, un reku, šitāds jau variants. Reku sanāk, ka mākoņi kaut kur pa vidu pat ir. Nevis, ka tu vienkārši esi... Jā, es saku, ja tu dzīvo augšā. Tu virs debesīm. Varbūt tā, ka īstenībā, ka mākoņi visi ir tāds slānis, un tu jau esi virs viņiem. Un tev pilnīgi vienalga. Viņa varēja atzīmēt, kur mēs tikko bijām, un kurš tā. Jā. Redzi, kā viņi stiprināja kaut kāds vinčas. Viņi šodien tā kā sānos lika. Un te jau ir vispār jau finally. Paskaties. Tur ir tādi brīvie, tādi kā balkoniņi, kur... Baseiniņi, kur vispār izkāptā. Mēs tikko tādā bijām. Jā, mēs vienā bijām. Viņam biļeti izskatā. Visiem izskatā. Man liekas, joprojām žūpojās kaut kas. Pirmkārt augšā žūpojās, un lifts jau ar tādu rada izlauku. Ap šitā ēka, kas tā skatās? Tur žūpojas kaut kāds, man liekas, Un tu turien aizbrauksim? Mēs viņu redzējām no tās palmas, tad bijām. Ar mašīnu mēs viņu varētu.
vēl vienu džeksīti varam iegūt. Redzēju, kā cēla. Nopietni? Jo viņi jau būvēja kaut kādos 80. gados, ne? Vai 90. Nē, vispār 2008. gadā viņš jau pat nebija pabeigts. Jā, viņš šausmīgi ilgi, man liekas, būvēja. Cik gadus viņu būvēja? Mums